Sveicināti OneTech mācību kanālā. Šī būs pirmā no 2 nodarbībām par iepirkuma apakšsistēmu. Šajā nodarbībā runāsim par cenām un vienošanos. Iepirkuma apakšsistēmas galvenais uzdevums ir organizēt uzņēmumu vajadzību saulaicīgu nodrošināšanu ar preču un materiālu vērtībām. Šī uzdevuma ietvaros programmas risinājums ļauj reģistrēt darba noteikumus ar piegādātāju, kontrolēt to izpildi, plānot un atspoguļot preču iegādi no dažādiem piegādātājiem, kontrolēt preču piegādes termiņus, analizēt piegādes traucējumu cēloņus, uzturēt savstarpējos norēķinus ar piegādātājiem un kontrolēt naudas līdzekļu uzdevumus, kā arī saulaicīgumu norēķinos ar piegādātājiem. Tāpēc aplūkosim iepirkuma dokumentu plūsmas diagrammu. Tajā parādīti iespējamie iepirkuma veidošanas posmi. Ja nepieciešams, sistēmā ir iespējams reģistrēt iepirkumu un darba ar piegādātājiem noteikumus, kas ir fiksēti vienošanās ar piegādātājiem. Tas ļauj reģistrēt piegādātājiem konkurentu cenas, salīdzināt un analizēt tās. Ar pasūtījumu piegādātājiem palīdzību mēs varam plānot preču saņemšanu, kontrolēt saistību izpildi pret piegādātājiem un savu finansiālo saistību izpildi. Risinājums nodrošina iespēju reģistrēt līgumus ar piegādātājiem un atspoguļot norēķinus šo līgumu ietvaros. Ir iespējams arī reģistrēt neatbilstību aktus pēc pieņemšanas. Tomēr nav nepieciešams izmantot visus diagrammā parādītos elementus. Var izmantot vienkāršotu darba schēmu, piemēram, ja mums ir jāatspoguļo vienreizēja piegāde, un mēs neplānojam turpmāk veikt pirkums no šī piegādātāja, mēs varam neveidot vienošanos ar piegādātāju un nereģistrēt pasūtījumu, bet uzreiz noformēt dokumentu, preču un pakalpojumu iegādi. Ja noliktava neizmanto orderu schēmu un īpašumtiesību nodošana un preču saņemšana notiek vienā brīdī, pietiek izveidot vienu dokumentu, preču un pakalpojumu iegādi. Lielākā daļa no attēlotās funkcionalitātes nav obligāta, tāpēc, ja nepieciešams, tā ir jāaktivizē sistēmas iestatījumos. Šodien vispirms aplūkosim, kā reģistrēt piegādātāju cenas. Tāpēc sāksim ar iestatījumiem. Sadaļā katalogi un administrēšana, nomenklatūra. Vajadzības gadījumā var izmantot piegādātāju nomenklatūru. Šī opcija ir atrodama pie papildus informācijas. Ja uzņēmuma un piegādātāja nomenklatūras nosaukuma veidošanas noteikumi atšķiras, tādā gadījumā ir liederīgi izmantot piegādātāja nomenklatūru. Turklāt vienu un to pašu nomenklatūru var iegādāties no dažādiem piegādātājiem, kur nosaukumi var atšķirties. Ja plānojat ielādēt nomenklatūru no piegādātāja cenrāžiem, arī tādā gadījumā vajadzētu izmantot piegādātāja nomenklatūru. Piegādātāja nomenklatūru var aizpildīt manuāli, kā arī ievadot vai ielādējot dokumentus, piemēram, pasūtījums piegādātājiem, preču un pakalpojumu iegāde, preču saņemšana vai, teiksim, ielādējot piegādātāju cenu sarakstu. Apskatīsim, kā to izdarīt. Galvenajā izvēlnē dodamies uz iepirkumiem un piegādātāju sadaļā atveram piegādātāju karti un dodamies uz piegādātāju nomenklatūru. Šeit tāpat kā nomenklatūras katalogā var izveidot grupas, jo katalogs ir hierarhisks. Norādām nosaukumu no piegādātāja cenrāža, pašu piegādātāju un atbilstību mūsu nomenklatūrai, jebkura mūsu nomenklatūra atbilst šai piegādātāja nomenklatūrai. Vajadzības gadījumā piegādātāja nomenklatūru var ielādēt, piemēram, no piegādātāja cenrāžiem. To var izdarīt sadaļā iepirkumi, piegādātāju cenas. Lai reģistrētu piegādātāju cenas, nepieciešams izveidot dokumentu piegādātāju cenu reģistrāciju. To var izdarīt dažādos veidos, piemēram, pamatojoties uz iepirkuma dokumentiem, piemēram, pasūtījums piegādātājiem vai preču un pakalpojumu iegādi. Kā arī to var izdarīt no dokumentu saraksta vai izmantojot apstrādi. Savukārt mēs apskatīsim darba vietas sadaļā iepirkumi, piegādātāju cenas, cenrāži. Augšpusē ir norādīts cenu darbības sākuma datums. Ja piegādātājs iepriekš informē par cenu izmaiņām no konkrēta datuma nākotnē, varat norādīt arī vēlāku datumu. Tad tiek norādīts piegādātājs un nospiest pogu izveidot. Atveras cenrāžu parametru iestatīšanas loks.
kurā jānorāda nomenklatūras izvēle pēc hierarhijas vai konkrētās nomenklatūras. Cilne cenrāžu kolonas tiek izmantota, lai norādītu piegādātāja cenas veidu. Nepieciešams norādīt nosaukumu, valūtu un to, vai cenas veidā ir iekļauts PVN un vai tas ir pieejams iepirkumam. Tālāk spiežam OK, un mums ir jāparādās nomenklatūras sarakstam. Pēc nomenklatūras atlases un cenu saraksta aļu norādīšanas tiek ievadītas cenu vērtības. Lai reģistrētu cenas, izmanto pogu, lietot mainītās cenas. Ja nepieciešams, piegādātāja cenrāžus var ielādēt arī no ārējā faila. Tad šajā darba vietā piegādātāja cenas lapas augšējā daļā jāizmanto komanda ielāde no ārējā faila. Jānorāda piegādātāja nomenklatūra un cena. Pēc tam jāpāriet uz nākamo soli. Sistēma analizē, vai šāda nomenklatūra ir reģistrēta un vai ir atbilstība. Pēc tam varat norādīt, kuras cenas jāreģistrē. Visas vai tikai mainītās. Pēc ielādes pabeigšanas automātiski tiek izveidots dokuments piegādātāja cenu reģistrācija. Izmantojot hipersaiti, cenu izmaiņu vēsturi lapas apakšējā daļā, varat apskatīt visu cenu izmaiņu vēsturi un visu piegādātāja cenu reģistrācijas dokumentu sarakstu. Piegādātāja cenu reģistrēšana ļauj tās salīdzināt un analizēt, plānojot iepirkumus. Piemēram, veicot pasūtījumu piegādātājiem, varat izveidot atskaiti cenu analīzi un noteikt, no kura piegādātāja ir izdevīgāk iegādāties preces. Aplūkosim iepirkuma nosacījumu atskaiti, pie kuras var nokļūt caur iepirkuma sadaļu iepirkuma atskaites. Šajā atskaitē varat salīdzināt preču iegādes nosacījumus no dažādiem piegādātājiem. Ja viena un tā pati nomenklatūra tiek iepirkta no dažādiem piegādātājiem un ir reģistrētas cenas sistēmā, jūs varat noteikt, kam ir zemākā cena. Šajā atskaitē minimālās cenas ir izceltas zaļā krāsā. Piemēram, mūsu gadījumā, ja viens piegādātājs piedāvā preci par 60 eiro, bet cits par 45 eiro, jūs varat uzreiz redzēt, no kura piegādātāja ir izdevīgāk pirkt. Vēl viens aspekts, kas atvieglos jūsu darbu, ja esat reģistrējuši piegādātāju cenas, ir tāds, ka aizpildot tabulas daļu un norādot nomenklatūru iepirkuma dokumentos, cenas tiek aizpildītas automātiski. Tas īsumā viss par piegādātāju cenām, tāpēc pāriesim pie nākamā šīs nodarbības tēmas – vienošanās. Ja nepieciešams, sistēmā var reģistrēt iepirkuma nosacījumus, un šim nolūkam tiek izmantots vienošanās ar piegādātājiem. Tā kā to izmantošana nav obligāta, tā ir izvēles funkcija. Lai izmantot vienošanos ar piegādātājiem, sistēmas iestatījumos ir jāaktivizē funkcionāla opcija – vienošanās ar piegādātājiem. Atšķirībā no vienošanās ar klientiem, vienošanās izmantošana iepirkumos nav obligāta prasība. Ja sistēmas iestatījumos ir aktivizēta opcija – vienošanās ar klientiem, katrs pārdošanas darījums ir jāveic attiecīgās vienošanās ietvaros. Iepirkumos savukārt, pat ja šī opcija ir aktivizēta, lauks vienošanās iepirkuma dokumentos tiks parādīts tikai tad, ja ir reģistrēta vismaz viena vienošanās ar piegādātāju. Ja tādas nav, lauks dokumentos netiks parādīts. Apskatīsim, kādus nosacījumus var reģistrēt. Sadaļā iepirkumi, vienošanās ar piegādātājiem, visas vienošanās ir individuālas. Kad visi nosacījumi ir noteikti, tiek iestatīts status derīgs, un saskaņā ar šādu vienošanos var veidot iepirkuma dokumentus. Vajadzības gadījumā ir iespējams norādīt vienošanās derīguma termiņu. Ja derīguma termiņš nav ierobežots, lauku ar derīguma termiņu beigām var atstāt tukšu. Cilnē iepirkuma nosacījumi tiek norādīts, vai tiks izmantot līgumu. Ja līguma nav nepieciešama, tad norēķina procedūra tiek noteikta šeit. Ja līgums ir nepieciešams, norēķina procedūra nosaka pašā līgumā. Varat arī izvēlēties norēķina detalizāciju pēc pasūtījumiem vai norēķina dokumentiem un noteikti norēķina posmus, nospiežot uz šo hipersaiti, kurā var izvēlēties apmaksas veidu un paši noteikt, cik posmos apmaksa noritēs. Ja ar piegādātāju ir konkrēta darba schēma, piemēram, vienmēr priekšapmaksa, kredīts vai cita iespēja, ir liederīgi norādīt šo informāciju vienošanās, lai to nevajadzētu manuāli ievadīt katrā iepirkuma dokumentā.
Apmaksas iespējas tiek konfigurētas sadaļā Katalogi un administrēšana – Iepirkumi. Pie iepirkuma dokumentiem var izvēlēties vienkāršotu apmaksas kārtību, kas ir priekšapmaksa un vai kredīts, vai patvaļīgu maksājumu posmu skaitu, ieskaitot avansa maksājumu. Vienošanā var arī norādīt noliktavu, kurā preces tiks saņemtas, piegādātāja pasūtījuma izpildes periodu un cenu veidu, par kādu tiek veikts darbs. Turklāt jūs varat aizliegt veikt iepirkumus par cenām, kas ir augstākas par vienošanā norādītajām, un ieslēgt automātisku piegādātāju cenu reģistrāciju. Ja šī opcija ir aktivizēta, cenas tiks reģistrētas automātiski, veidojot iepirkuma dokumentus, bez nepieciešamības reģistrēt dokumentu piegādātāju cenu reģistrāciju, ko mēs apskatījām iepriekš. Vajadzības gadījumā var iestatīt manuālās atlaides un uzcenojumu maksimālo procentuālo apjomu. Jebkuras atlaides ir jūsu pašu izvēle, un, ja plānojat tās izmantot, ir jāaktivizē attiecīgā funkcionālā opcija sadaļā CRM un mārketings. Iepirkumos ir atļautas tikai manuālās atlaides, atšķirībā no pārdošanas, kur ir iespējamas arī automātiskās atlaides. Cilnē citi nosacījumi varat norādīt informāciju par atkārtot lietojamo taru un reglamentētajai uzskaitē nepieciešamos uzskaites datus. Neatkarīgi no tā, vai tās ir klientu vai piegādātāja vienošanās, to galvenais mērķis ir reģistrēt nosacījumus un automātiski kontrolēt to izpildi dokumentu iegrāmatošanas brīdī. Paldies, ka skatījāties! Tiekamies nākamajās nodarbībās!